Fakts ir tāds, ka sākumā platformas un paaugstinājumi cik vien iespējams bija jānojauc un jānovāc no ceļa. Sākumā tas ir tā kā atmodas sākumā. Mums nebija nekādas vajadzības pēc tā. Priesterība un baznīcas radītā cilvēku izmantošana bija pilnīgi beigusi savu pastāvēšanu atmodas laikā. Atmodā mēs visi bijām brāļi. Visi bijām brīvi paklausīt Dievam un ar savu dalību stiprināt draudzi. Viņš varēja runāt uz draudzi, caur ko vien vēlējās. Viņš bija izlējis savu garu vienā miesā. Atsauce uz Apostoļu darbu 2. nodaļas 17. un 18. pāns. Pat uz saviem kalpiem un kalponēm viņš bija izlējis savu garu. Mēs godājām cilvēkus tikai par viņu Dieva dotajām dāvanām un kalpošanas amatiem. Kad kustība sāka izbālēt uz atmodas beigām, atkal tika saceltas platformas, šoreiz jau augstākas, talāriem tika šūdinātas garākas piedurknes, tika organizēti skanīgāki kori, un draudzēs sāka darboties stīgu orķestri, lai iepriecinātu ļaudis un saņemtu ziedojumus, un atkal savos troņos nosēdās kristīgi ķēniņi un atjaunoja savu suverenitāti. Tas ir mācītāji. Un mēs atkal vairāk nebijām brāļi. Tad sāka strauji savairoties dažādas kristīga satura novirzes. Bet, kad brālis Seimūrs turēja savu galvu starp vecām koka kastēm Azusā, tas ir atmodas sākumā, tikmēr viss gāja pareizi. Vēlāk arī tam viņi uzcēla troni. Redziet, tagad mums vairs nav neviena dievišķa hierarhija, bet gan daudzas cilvēcīgas. Es domāju, kā mums ir tagad Kristus miesā Latvijā. Godājam cilvēkus. Jēzus teica, ja jūs cits no cita godu ņemat un citam godu dodat, bet nemeklējat to godu, kas ir no Dieva, tad kā jūs vispār ticīgi varat kļūt? Viņš to uz farizējiem teica. Jā, un visas tās hierarhijas un visa tā atribūtika, tur augstākas kanceles, augstākas platformas, garākas tur piedurknes un skanīgāki kori. Nu jā, tas ir tāds uz miesu vērsts centiens. Bet ko gars saka? Kamēr gars darbojās atmodas sākumā, tas viss tikai traucēja un tas viss bija tik lieki. Un visiem pats galvenais bija Kristus un piedzīvot Kristu un izsūdzēt savus grēkus un pagodināt Kristu un vēlreiz Kristu un ļaut svētajam garam darboties un citam citu celt. Un tas tāda ļoti spēcīga atšķirība. Es domāju, klausītāji, padomājiet paši, ko jūs redzat, katrs savā draudzē, kas tur notiek. Ieraugiet to atšķirību un ļaujiet svētajam garam parādīt to atšķirību. Un, jo Dievs ir apsolījis atmodu, ka tā nāks, tad paturēsim šīs lietas prātā, lai mēs saprastu lai mēs varētu mācīties no šo cilvēku pieredzes un nebūtu jāiziet tieši tām pašām kļūdām cauri.
Jo tas būtu tik brīnišķīgi, ka tiešām Kristus miesa tā arī funkcionētu, ka ir tikai viena galva, tikai viens Kristus, un ka visi pārējie ir brāļi, un nebūtu nekādas cilvēciskās hierarhijas, un nebūtu nekādas miesīgās ambīcijas, un ka nebūtu reliģijas. Tas būtu tik superīgi. Bet lai Dievs dara, kā viņš grib, es lasīšu tālāk. 1906. gadā es rakstīju kādam citam reliģiskam to dienu laikrakstam sekojošo. Neticības ielēgti mēs ar pārdabiskām grūtībām cīnāmies tikt uz augšu, lai atjaunotu to godības gaismu un spēku, kas reiz jau tik bagātīgi mājoja Dieva draudzē, bet pēc tam tas tika pazaudēts. Mūsu acis tik ilgi ir bijušas aklas no neticības tumsas, kurā esam tikuši iemesti caur draudzes atkrišanu, ka mums tagad ir jācīnās pat par gaismu, jo mūsu acis tumsā ir kļuvušas aklas. Mēs kā draudze esam tik tālu atkritusi, ka Luteram, meklējot atjaunot patiesību par attaisnošanu caur ticību un nevis darbiem, tam, tātad Luteram pašam, pretojās un cīnījās pretī visa viņa dienu baznīca, uzskatot to par visaugstāko ķecerību, un cilvēki par to samaksāja ar savām dzīvībām. Daudz, kas tam līdzīgs atkārtojās veslajā laikā, un tagad šeit mēs esam nonākuši pie šī paša oriģinālā vasarsvētku piedzīvojuma atjaunošanās vēlīnā lietus, Jēkab 5.7. Spēka atjaunošanās daudz lielākā godībā, lai tiktu pabeigts Dieva iesāktais darbs. Mēs atkal no jauna tiksim pacelti un paaugstināti līdz draudzes bijušajam līmenim, lai pabeigtu tās sūtību, iesākot ar vietu, kur viņi atstājās no Dieva uzdevuma, lai pavisam ātri īstenotu pēdējo lielo aicinājumu, sagatavot ceļu Kristus otrajai atnākšanai. Mums ir jāizmet ārā no savas pieredzes draudzes vēstures kļūdu gadsimti, viduslaiki un maksimāli jāsaīsina laiks, lai pavisam ātri tiktu atjaunoti pirmatnējam spēkam, uzvaras ceļam un godībai. Caur Dieva žēlastību mums ir jātiecas sevi atdalīt un nošķirt no korumpētās, atkritušās, neīstās, modernās kristietības. Lepnās, liekulīgās, ar pasauli precējušās baznīcas un sinagogas atklāti nostājas pret mums, mūs apsūdzot un tā pakļaujot vispārējām apsmieklam. Algotņi un nopirkti aģenti slāpst pēc mūsu asinīm. Rakstu mācītāji un farizeji, kardināli, virspriesteri, arhibīskapi un bīskapi, prāvesti un sinagogu pārvaldītāji, visi ir nostājušies pret mums un Kristu mūsu vidū. Losandželosa šķiet ir vieta, un tieši šis laiks Dieva prātā ir atvēlēts draudzes atjaunošanai tās pirmatnējā svaigumā, godā un spēkā. Laika piepildīšanai ir jāapdarbojas draudzes pilnīgās atjaunošanās virzienā. Dievs ir runājis uz saviem kalpiem visās pasaules malās un ir atsūtījis daudzus no tiem uz Losandželosu pārstāvēt katru tautu zem debesīm. Vēlreiz, kā senajās dienās, viņi ir nākuši uz vasarsvētkiem, lai atkal no jauna izietu pasaulē ar pestīšanas labo vēsti. Dieva darbības centrs ir pārvietojies no senās Jeruzalemes uz Losandželosu, lai turpinātos vasarsvētku notikums. Tur visur izpaužas izsalkums pēc šī piedzīvojuma. Velsa bija Betlēme, kur tika kāds šūpulis gara spēka atjaunošanas mūsu dienu kustībai. Indijai jābūt bijušajai Nāceretei, kur viņš uzauga, bet Losandželosa ir Jeruzaleme. Citāts no
no publicētā teksta apustuliskajā gaismā. Vēlreiz es rakstīju tam pašam laikrakstam apustuliskā gaisma. Tā, nākamajā.